brīnišķīgs enerģijas un spēka izmantošanas avots no manis. Tas ir medus un dzintars, kā to var izmantot. Es to lietoju jau vairākus gadus, katru rītu, ņemu siltā ūdenī, krūzīt silta ūdeni, labi silta ūdens, ne karstu, bet labi siltu. Es izmaisu viņā veselu karoti medu, izjaucu, izšķīdinu un iepilinu 15 līdz 20 pilienas dzintara tinktūras. Un to es izdzeru no rīta, tukšā dūšā, pirms ēšanas, pirms brokastīm, un, teiksim, tā ir tāda enerģijas deva visai dienai un imunitātes deva vispār. Jo pirmais medus, teiksim, ļoti daudz satur visu šīs vielas, to es varat izlasīt un izpētīt paši. Un visātrāk medus mūsu organismu uzsūcās tieši, kad viņš ir izšķīsts. Jo, ja jūs apēdat karoti medu, tad viņš, teiksim, kamēr organisms viņu uzsūc, ir diezgan ilgs process, bet izdarot ar šo silto ūdeni, jums organisms vēl neko nepārstrādā, vēl nestrādā, kuņas ļoti ātri viņas tas viss uzsūc. Un dzintars pats par sevi ir dzintarskāpes avots, teiksim, kur mēs uzņemam dzintarskāpi, ja mums vēl viņi ir vajadzīgi. Ja nebūs, tad organisms viņu pats izvadīs ārā mums nevajadzīgo devu, bet es šo recepti izmantoju jau daudz gadus, man viņi ļoti palīdz, man ir ļoti daudz enerģijas un spēku, un tā kā droši jūs arī varat pamēģināt.